Šabat šalom visiem. Šabat šalom. Arī tiem, kas klausīsies, kaut arī tajā dienā nav šabats, bet lai ir šis šabat miers, kas mums šodien te ir, iet visiem sirdī un atbrīvo no šīs pasaules gara, no kā mēs arī tomēr esam daudz ko pieņēmuši. Un lai mēs ejam tajā garā, kas ir rakstos. Un tāpēc Adonai dāvā mums gudrības un atklāsmes garu, lai mēs spētu izprast tavu vārdu dzīvumu. Adonai apgaismo mūsu sirds, lai mēs spētu izprast, kādai cerībai tu mūs esi aicinājis un kāda slavas bagātība ir tajā mantojumā, ko tu esi devis savai tautai. Slavēts ir, lai ir mūsu kungi Ješua Hamašjah, Dievs un Tēvs, kas mūs pirms pasaules radīšanas ir izredzējis un nolēms pēc savas gribas labā nodoma, nolēms, ka mums būs viņa bērniem būt cauri Ješua Hamašjah, ar kur gādīgi mēs arī esam kļuvuši pār līdzmantiniekiem. Slavtam kungam, viņa dēlam, Ješua Hamašjaham. Iegremdē mūs savā noslēpumā, kungs, lai mēs tajā arī dzīvot. Ja tad mēs dzīvojam tavā ēnā, kā rakstīts šajā 91. psalmā. Jo šel beseter Elion, becei Shaddai Yitvanam, Omar Le'Adonai, Maksit Metsudati, Elohai, Petah Bo. Tas, kurš mīt visaugstā noslēpumā, visvarenā ēnā atrodas. Saku par Adonai, mans patvērums un mana pils, mans Dievs, kam es uzticos. Amen. Tas ir tāds mans viens no tulkojuma variantiem, ja, šiem pirmiem psalmu pantiem. Un šodien iesim pie Tors stundas, ja. Šodien ir stunda saucas Bešalach, un sūtīja, bišķi varbūt pat krievvalodā, tas latviešu valodā kaut kas, gandrīz, ja līdzīgi tā varētu teikt. Tālāk, ja to man varbūt tā paskaidrosies, gandrīz tā kā var teikt pasūtīt, tas nozīmē pasūtīt kādu, apmēram tā gandrīz. Faraons pasūtīja. Timijas, kā teikt, žargonu valodā. Pietiek ar tevi. Bet tas jau būs mazliet vēlāk, un tas ir Tors stunda ir 2. Mūzes vai Šmot 13.17. pants līdz 17.16. Bet es šodien sāku ne ar Tors stundu. Es tā... 13. nodaļa? Jā. 2. Mūzes 13. nodaļa, 17. pants. Bet es sākšu, man vienkārši arī tas pašam tāds pārdomas vienkārši bija un nonāca tāds viens raksts, jā, skatoties, meklējot tā, grāmatas, jā, grāmatām, kādas grāmatas jaunas iznākušas. Man jau ir šī Rabija Yitzhak Ginsburga grāmatas, man jau ir mājās, es arī no tām esmu jums kaut ko arī mācījis. Un šis no vienas jaunas grāmatas, kas ir iznākusi sākt ar tādu rakstu no tās grāmatas. Tās Ginsburga? Jā, Yitzhak Ginsburga. Un sākšu ar 109, viņš sāk šo rakstu ar 119. psalma 10. pantu. Es tevi meklēju no visas sirds. Bet es mazliet tālāk arī
lasīšu, neļauj man aizmaldīties projām no taviem paušļiem. Ar visu savu sirdi meklēt Dievu. Tā ir ebreju meditācijas būtība. Šeit viņš runā par meditāciju, ja, ko nozīmē meditācija. Meditācija, mēs to daudz saucam par lūkšanu, un ir šādas tie, nevienmēr izprot varbūt to, ko nozīmē meditācija. Un tāpēc varbūt to tagad turpināšu. Gan jūdaismu vispār, gan ebrejiskās meditācijas mērķis ir atrast un atklāt viņa, tas ir tā kunga vai Adonai, klātbūtni šajā pasaulē. Radītājs mūs ievietojas pasaulē, kurā viņš apslēps savu klātbūtni. Lai ar mums spēlētu paslēpes. To var pieņemt, ja, mēs jau daudzreiz esam to teikuši, un ir šī nodarbojieties ar šo meklēšanu, mēs, ja tā drīkst izteikties, sagādājam viņam prieku un izpildam viņa gribu, jo tieši tādēļ viņš ir radījis mūsu pasauli. Viņa, tas ir visaugstāk klātbūtne savā dzīvē, viņa meklēšana jau no iesākuma ir ielikt mūsu būtībā. Tādēļ pat apslēptākā cilvēka vēlēšanās ir iespēja atklāt visaugstā klātbūtni savā dzīvē. Amen. Un tā ir arī viņa vēlēšanās. Amen. Un bet es tā arī pagājušajā nedēļā vienu cilvēku runāju, vienu jaunu cilvēku, un es tā padomāju, kā šos vārdus arī rasot, kā es varu, ja tas ir cilvēkā ielikts, kā es varu pamodināt viņam šo vēlmi, lai viņam arī, lai viņš ieraudzītu, ka viņā tas ir ielikts. Jā, Dievs, jā, Dievam es tā, tur tā, ne, bet, ir kaut kāds augstāks spēks un kaut kas tā, un es tā jūtu, tā īsti nevēlās nemaz turpināt to sarunu tā. Bet es domāju, katram par to ir padomāt, kā tam otram pateikt, lai viņā atklātos šis. Tīri pilnīgi, teiksim, pasaulīgam cilvēkam, vai kas, jo katrā taču tomēr būtu ielikts iekšā. Un tad šeit tādu kādu piemēru viņš min. Par rabī Boruhu stāst tādu notikumu. Reiz viņa bērni ar saviem draugiem spēlēja paslēpes. Pēkšņi kāds no viņa dēliem atskrēja pie viņa skaļi raudādams. Uz tēva jautājumu, kādēļ viņš raud, zēns atbildēja, ka pašā spēles karstumā, kad viņš paslēpās no saviem draugiem, un viņš paslēpās tā, ka domāja, patiešām man neatradīs, ja? Tad es būšu tādu paslēpies. Tad tiem pēkšņi zuda interesi par spēli, un viņi pārtrauc to meklēt. Viņš ļoti ilgi gaidīja, viņš saprata, ka viņu neviens netaisās meklēt. To izstāstījis zēns, no jauna sāk raudāt. Vēlāk rabī Boruhu paskaidroja, ka ar šo piemēru var stādīties priekšā, kā tēlaini izsakoties jūtas radītājs, kad mēs pusceļā pametam paslēpes spēli ar viņu. Vai tādēļ, ka esam krituši izmisumā, viņu neatrodot, vai vienkārši esam pazaudējuši interesi par šo spēli. Un tālāk, bet kur un kā mēs viņu var atrast? Tora mums atklāja ceļus. Tāpēc šis ļoti tā ar šo ceļu sākumu arī šo iziešanu no Ēģiptes, kas šajā Toras stundā ir. Tora mums atklāja ceļus, pa kuriem iet pats visu augstais. Gudrie māca, ka pats tas kungs pakļaujas Toras likumiem. Viņš dāvāja mums savu Toru tādēļ, ka viņš vēlas dalīties ar mums savos ceļos un iemācīt mūs, kā
padarīt mūsu ceļus pār viņa ceļiem. Piebildīšu no jaunās derības, kur Kēfa, jā, no Pēteris ir, Pēteris rakstīts, jā. Apustuļu darbos 2.28, citēja daļu no 16. psalma. Un šeit atkal ir grūti man pateikt, kā tad īsti tur būtu oriģinālā rakstīts, jā? Kā tas ir? Jo, tāds interesanti, kad šeit, tad 2.28, apustuļu darbi 2.28. Tu man esi zināmus darījis dzīvības ceļus, tu mani piepildīsi ar prieku savu laiku priekšā. Zināmus darījis. Un es skatos arī, krievu valodā arī tā bija. Zināms darījis. Vai tas būtu oriģinālā teikts, vai šis, kā tad ir Kēfa, Pēters, to citējot, vai viņš izmaina tāpēc, ka viņam jau ir darīts zināms, bet nevarētu tā būt, jo viņš taču tomēr citē, jo Dāvids par viņu saka, tad viņš citē to psalmu, un tomēr oriģinālā tā nav. Tas vienkārši tā pārdomā. Ir arī oriģinālai. Dod man atzīt dzīvības ceļu. Prieku, pilnību tavu laiku priekšā, svētību tavā labajā rokā mūžīgi. Tā ir 16. psalmā. Un lasot oriģinālā redzam, ka Dāvids lūdz, lai viņam dod atzīt dzīvības ceļu. Tulkojumā pazudis, ka mācekļi, vēl tulkojumā ir pazudis, ka mācekļi savu mācību sauc par tā kunga ceļu. Jūs to zinājāt? Es domāju, ka tā daļa jau zināja par šo tā kunga ceļš. Arī mūsu teiktim tajā ticības apliecībā tas ir. Tātad lasam vienu pantes no krievu valodas bībeles. Tur tā skaidri ir vismaz uzrakstīts tas Apustuļu darbi 19.23. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Tai laikā izcēlās liels drumpis pret tā kunga ceļu. Un tieši tāpat oriģinālā tajās vietās, kur latviešu valodā lietots vārds mācība, ir vārds ceļš. Šeit apustuļu darbos. Ne? Domāju, ka tas daudz ko maina mūsu uztverē. Jā, bet pareizais, kurš tad būtu? Ceļš. Būtu jāsaka ceļš, bet ar tādu nozīmi, ka tā ir mācība. Viņi to mācību nosauc par ceļu. Un šeit tieši krievu valodā tas vismaz tai vienā pantā ir. Против пути Господня. Un ja to lasa, teiksim, grieķu valodā, jā, es arī ivritā skatījos. Nebija visu tā laika, lai tur pārskatītu visas tās vietas. Jā, arī tur ir rakstīts Derech Avajeba, ja Derech Adonai. Tur ir, es jums te tagad tikai tā nosaukšu, tiem, kas klausās arī, lai dzird apustuļu darbi, tas ir, tur ir 9.2, 19.9, 22.4, 24, 14 un 22. Visur tur ir
vārds ceļš. Tur, kur ir iztulkots latviešu valodā mācība. Iztulkots jau nav nepareizi. Tā doma tajā nav ielikt nepareizi. Bet tas mums neatklāja to citu, mēs nevaram īsti saprast, kā tas savienot, teiksim, ar to pašu psalmu, dod man zināt tavu ceļu. Tātad viņa šīs apustuļu darbos, jā, tātad Kēfa, viņš saka, tu man esi darījis zinām, izmaina to psalmu, tas atkal kaut kā norāda, tu vari uz citu norādīt. Un tad vēl ir 11 nobeigumā par šo ceļu, romiešiem 11.33. Tur arī ir par ceļu. Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotams ir viņa tiesas un cik neizdibināmi viņa ceļi. Tas bija tāds no jaunās derības. Atgriežamies pie rabija Yitzhaka Ginsburga. Viņš turpina. Toras baušļi, tie arī ir avajē ceļi. Viņš raksta šajā vietā, viņš raksta tieši avajē, jā. Tā arī ir tā vieta, kur viņu vajag meklēt. Tā kā mēs vēlamies atklāt un sajust pastāvību Dieva klātbūtni pasaulē, tad mums jāiedziļinās meditācijā, pārdomājot Toras baušļus, kas nav ierobežot laikā un telpā. Tas var tikt ievērot jebkurā vietā. Es to saprotu par tādiem baušļiem, kā, teiksim, mīl to kungu, pārdomā viņa baušļus. Bet tas, kas ir laikā, teiksim, šabat ievērot, un tas ir jāievēro tad, kad viņš ir jāievēro. Svētki ir, tā kunga svētki, tas ir jāievēro, ka teikt, ir laiks, tad, kad viņi ir jāievēro. Un tas ir tomēr ierobežots laikā un telpā, jo tad, kad ir noteikts tas laiks, tad viņi arī ir jāievēro. Un paliksim tevi pie tās vietas, kur meklēt, jā, kā viņš arī, kur meklēt un min te dažas šīs vietas, kur meklēt vairākas tās rakstu vietas. Dažas vietas ir nolasīšu, jā. 1. Mūzes 18 līdz 19. Jo Ābrahamam būs tapt par lielu un varenu tautu, un viņā būs svētītas visas zemes tautas. Es esmu izmainījis mazliet tulkojumu. Jo es viņu tādēļ esmu atzinis, ka viņš saviem dēliem pavēlēs un savam namam pēc viņa, ka tie sargā tā kunga ceļu un darītu taisnību un tiesu, ka tas kungs liktu nākt par Ābraham tam, ko viņš ir sacījis viņam. Šeit es tā ieraudzīju to, es viņu tādēļ esmu atzinis, ka viņš darīs. Atzinis tādēļ, ka viņš darīs. Latviešu tulkojumā nav tas. Kas ir? Vispār atvēršu to latviešu, jā? Kas tāds? Tomēr ir vajadzīgs kaut kā salīdzināt. 1.18. Jā, 1. Mūzes 18. Jo Ābrahamam būs tapt par lielu varenu tautu, un viņā būs svētīts viss zemes. Es esmu viņu izredzējis. Jā, redziet, šeit ir izredzējis.
Bet tur ir šis vārds atzinis. Nu, tas neizslēdz arī šo tulkojumu, jā, bet tomēr... Bet jā, tur ir tas vārds. Man iveritāte nav klāt šoreiz pierakstīts. Bet tieši tas tā sakna, jā. Es atzīmes. Ko viņš maina? Maina kaut ko? Vispārējā vai jūrnieku atzīmes izredzējas? Es domāju, viens otru papildina. Tas ir, jo tā atzīšana, izredzēt, jā, nu, atzīmes, šeit ir tā, atzīt, tas kungs ir atzīmes, man. Jā, vienīgi, kad tas ir ivritējā, ka nedrīkst mainīt nekā, tad praktiski jāvadās un tā, kas ir atzīmes, jā, ka tas būtu tas, nu, tāds man. Nu jā, un šeit, bet mums latviešu valodā, lai viņš saviem bērniem pavēra, bet es vairāk tos tulkojumus un lasītu, skatījos, kā tad būs, jo nu tik precīzi es visu arī nemāku to ivrit, jā. Un tomēr es sapratu, ka tieši tādēļ atzīmes, ka viņš pavēlēs. Es pat teiktu tā, viņš būs spējīgs to darīt, viņš pavēlēs. Mācīs, ne tik vien ka šit, tā kā latviešu valodā ir apmēram izredzējis, lai viņš darītu. Bet šajā tulkojumā ir atzinis, tāpēc, ka es zinu, ka viņš darīs. Un tā ir starpība. Jo, un tā ir liela starpība. Jo var jau mani izredzēt, lai es daru, bet es negribu to darīt. Un es nedaru, jā. Bet ja es ņemu, lai viņš darītu, tad tas ir cits, tāpēc, ka es zinu, ka viņš darīs. Tas tā tomēr ir. Tajā vietā es ieraudzīju šo starpību, kad ir, kāpēc, uz to mēs arī kāds uz sevi varam paskatīties, uz to, kā tas ir. Vai es esmu izredzēts, lai darītu, bet vai es esmu izredzēts, tāpēc, ka es darīšu. Jā. Jā, nu tas man šajā vietā atkal ieraudzīt tādas izmaiņas manā domāšanā. Un tad vēl vienu es arī citus varu lasīt, bet es domāju, ka tas mēs no soļu grāmatas viens vēl. Soļu 2, 20 līdz 22. Tad tā kunga bardzība iedegās pret Izraēlu, un viņš sacīja: Tādēļ, ka šī tauta ir lauzusi manu derību, ko es biju pavēlējis viņu tēviem, un viņi nav klausījuši manai balsī, tad arī es turpmāk viņu priekšā neizdzīšu nevienu no tām tautām, ko Jehošua ir atstājis neizdzīts, kad viņš mira, lai ar to pārbaudītu Izrēla dēlus, vai viņi glabās tā kunga ceļu, pa tiem staigādam. Tāpat kā viņu tēvi bija tos glabājuši vai ne. Nu, šeit, vai viņi glabās tā kunga ceļus. Nu, šeit es tulkojumu neskatījos, vai cik tur būtu pareizi vai nepareizi, jā, bet galvenais uz to vietu, kad pārbaudīs Izraēla dēlus, vai viņi glabās tā kunga ceļus, pa tiem staigādam. 2, 22 un 2. Soļi 2, jā. Un tad tur tieši tāpēc pārbaudīs, tā atstā visus citus tautas, neko neizdzer vairāk. Jā. Vai pārbaudīt. Tie apkārt, kas mums viss ir, un tur, kur mēs esam bijuši iekšā, viņi nekur nepazūd no mums prom. Tie visi mums pārbaudīšanā. Vai es staigāšu pa viņu ceļiem, vai vilks atpakaļ uz citiem. Uz tās tautas ceļiem. Jā. Nebūtu taču nekādas problēmas staigāt katru svētdienu uz baznīcu.
Vismaz dzīve būt derīgāk. Bet nesvētīgāk. Jā, tas ir, ja, ārēji skatoties, jā. Ārēji, tas, redzēs daudz. Tāds. Tas nav labs piemērs. Hozejs 14:10. Kas ir gudrs, lai visu to saprastu, un saprātīgs, lai visu to atzīstu? Tā kunga ceļi ir taisni, un taisnie staigā pa tiem, bet pārkāpēji tajos klūp. Tas iesākumā bija par ceļiem. Es jums pēc tam tajā, ka es jums iedošu tos rakstus, es pierakstīšu klāt arī tās citas rakstu vietas. Bet vispār vienu vēl pielasīšu, vienu vēl izlasīsim. Jeremija 5. nodaļa 4:5, bet jālas būs no 1. es tā. Jo tas tā arī bija ļoti labi rakstīt. Jeremijas 5. Bet es lasu no 1. Eita un apstaigājiet pastaigājiet pa Jeruzalemes ielām, palūkojiet, apjautājieties un pameklējiet, vai jūs tur atradīsiet kādu, kas dara pēc taisnības un ir uzticīgs un patiess un domā par ticību? Tad es tai piedošu. Un iepšu tie arī apliecina, sacīdam, tik tiešām, ka tas kungs dzīvo, tie zvēri nepatiesi. Cik tas pa Izraelu teikts. Ak, kungs, vai tavas acis neraugās uz uzticību un patiesību? Tu tos gan siti, bet tie nejūt sāpes. Tu tos bargi pārmācīji, bet tie nelabojas. Tie apcietinājuši savu pieru vairāk nekā akmeni un negrib atgriezties. Tad es domāju, tādi ir tikai mazie nabagie ļaudis, tie neprātīgi, jo tie nepazīst tā kunga ceļus un sava dieva prasības. Es iešu pie lielajiem un runāšu ar tiem, tie taču pazīst tā kunga ceļu, sava dieva prasības. Bet taisni tie visi ir šo jūgu nokratījuši un savas saites sarāvuši. Tieši tie lielie ir tie paši galvenie, kas visu nokrata nost. Kā šobrīd Jeruzalemē, uz Jeruzalemes ielām staigājot, vai šis pats vārds arī tur neattiecās. Es nerunāju, par citām vietām nemaz nav ko runāt. Jā. Tagad iesim pie šīs dienas Toras stundas, pa ceļiem. Pastīsimies, pa kādu ceļu tas kungs veida Izraēlu, kad tie izgāja no Ēģiptes zemes. Tātad 2. Mūzes 13:17. Sākas ar vārdiem un bija Vajehi be šalach paro et ha'am. Un bija, vai notika, kad faraons tautu izsūtīja. Un šeit var jāpaskaidroši arī šī vārda. Bešalach. Sakne ir šalach, kas nozīmē sūtīja. Krievvalodā laslav. Arī tāda patreiz, kā jūs teicat,
Tā redzam, ka šeit piepildās tas, ko tas kungs bija sacījis Mošē. Jo atkal ir tas iepriekšējais, kam ir jāpiepildās tas, ko viņš ir teicis. Un 2. Mūzes 3:19-20. Un šeit atkal ir tieši tas, es zinu, es zinu, ka Ēģiptes ķēniņš neļaus jums iet, bet atkal, ivritā ir tas vārds, jadātī atkal, to var izteikt, tas kungs saka, man ir atzīme, varētu teikt, tā, ka viņš neļaus iet. Tas arī. Tātad es zinu, ka Ēģiptes ķēniņš neļaus jums iet, ja nav stipras rokas. Tāpēc, redzēju, un ieklausieties šajos pantos, Citiem tas varbūt atkārtojums. Tāpēc es sūtīšu savu roku un sitīšu Ēģiptes zemi ar visiem saviem brīnumiem, kurus es tās vidū darīšu. Pēc tam viņš jūs izsūtīs. Kurš pants ir? Išlach. 2. Mūzes 3:19-20. Šis es vēl atkāpos atpakaļ. Uz to, kas ir teikts jau iepriekš. Kas vēl nav šajā stundā iekšā. Jo šeit ir arī vēl tas, ka to pieņemt, to vajag šo roku, stipro roku, kas ir uz to nobīdīt, ka viņš sūtīs roku, savu roku. Es to varu sekt, viens no Mašjāha vārdiem, tā kunga roka. Un tad vēl vienu, 2. Mūzes 6:1. Un atkal ir man cits tulkojums, Un tas kungs sacīja uz Mošē, tagad tu redzēsi, ko es darīšu faraonam, manas stiprās rokas piespies, viņš izsūtīs. Ar stipru roku viņš jūs izdzīs no savas zemes. Tulkojumā tas ir pazudis. Šeit ir minēts 2 stipras rokas. Vejad hazaka, tā kunga stiprā roka un faraona stiprā roka. Šo visu arī vēl vajag, varbūt šobrīd ne, bet uzreiz tā sev atmiņā tā pielikt klāt to, kad padomājot to uz sevi. Uz sevi, uz savu faraonu, kas ir manī iekšā. Kādas noteikums tas faraons diktē. Cik stipra ir viņa roka un cik stipra tā kunga roka manī. Tad pie vēl viens ir atkārt vēl vienreiz iepriekšējā stundā par iziešanu. Stāstījums par iziešanu saka šādi. Tas ir 12. nodaļa, 2. Mūzes 12:31-33. Un viņš atsauc Mošē un Āronu nakts laikā un sacīja: celieties un ejiet prom no manas tautas vidus. Gan jūs, gan Izraēla bērni, ejiet un kalpojiet tam kungam, kā jūs to sacījāt. Arī savus sīklokus un savus lielokus ņemiet līdzi, kā jūs esat sacījuši, un ejiet un svētījiet arī mani. Un eģiptieši ar spēku izsūtīja tautu no zemes pēc iespējas ātrāk, jo viņi teica, mēs visi mirstam. Šeit, kā mēs visi mirstam, kur jau arī tur tāds komentētāji tā komentē daudz, kad Ēģiptē bija šie pirmdzimtie, jo tur notika tie komentāri, laulības pārkāpšana un viss, un tāpēc daudzi, kas bija dzimuši, viņi faktiski bija dzimuši kā pirmie arī no laulības pārkāpšanas.
arī tādu, it kā ģimenē otrais vai trešais, jā, bet viņš jau ir kā pirmdzimtais no citu vīru. Tādā veidā, tādi komentāri, jā. Bet tad vēl viens no svarīgākajiem, kas tad tas ir, bija, lai faraons pats atlaistu, lai faraons sūtītu prom. Jo tad, ja tas tā nenotika, tad ebreji joprojām skaitītos faraonu izbēgušie vergi. Un tā faraons izdzen Izraēlu no Ēģiptes. Tad jau šajā tev stundā esam iekšā, jā, atpakaļ tie 17. pānta, 13-17. Un bija, kad faraons tautu izsūtīja, tad Dievs tos neveda pa filistiešu zemes ceļu. Un šeit gan ir tulkojums ir cits. Tas ir jauns, kas man arī pat kā atklājās pavisam jaunu sapratni šīm te. Tātad vēlreiz. Tad Dievs tos neved pa filistiešu zemes ceļu, jo tas ir tuvāks. Jo Dievs sacīja, ka ļaudis nenožēlo un redzētam karus neatgriežas atpakaļ Ēģiptei. Tas nav interesanti, ka tas ir tuvāks, tādēļ neved. Mums vienmēr jāiet pa tālāko ceļu, to, kas ir, jā. Un te kaut kas apslēpts, ko neredzam tulkojumā. Un gudrie tā skaidro. Redz, mums ir atkal šī valodas problēma, jā, kas ir derech, ceļš, ivritā ir sieviešu vārds. Kā tu latviešu valodā varētu pateikt? Ceļš ir sieviešu dzimtē ivritā. Tādēļ vajadzētu rakstīt, kad tuva ceļa ir, ceļš ir tuva, krovā, bet rakstīts karov, tuvs. Un, ka gudrie pamana šādas neprecizitātes, ja, neprecizitātes tas ir pēdiņās, tad meklē skaidrojumu. Midrašs, Raba papildus paskaidro šo vietu, pamatojot to ar citādu vārdu sapratni. Midrašā sacīts, ka šie vārdi neattiecas uz ceļa tūmu, bet ar to domāts, ka viņš, visu augstais, ir tuvs mūsu tautai. Viņš ir tuvs, tāpēc viņš neved, viņš ir tuvs, tāpēc viņš neved pa to īso ceļu. Saprast pār. Jā. Pārsaprast. Un te ir tāds, šo midrašu es to arī nolasīšu tā, kāds viņš tur bija. Midrašs stāsta, ka 30 gadus pirms ebreju iziešanas no Ēģiptes daļa Ēfraima cilts mēģināja patvaļīgi aiziet. Un filistieši viņš visus nogalināja. Vietā, ko sauc Gat. Tādā veidā Midrašs paskaidro, ka visaugstais ebrejs neved cauri Plištim, ja? Tas ir filistieši, Plištim ivritā. Plištim zemi tādēļ, ka viņš, tas ir visu augstais, ir tuvs. Ivritā tie, tas arī tā ir. Ki, karov, hu. Viņš, tātad ki, karov, hu. Tas ir ki, jo, karov, tuvs, viņš. Jo viņš ir tuvs mums. Lai neieraudzītu karu, kur Efraims bija karojis ar filistiešiem un neizbītos. Un tādēļ neatgrieztos Ēģiptē. Tas ir tāds viens viedoklis.
kas varētu būt. Tagad viens cits, kas tad ir Plištim, ja? Kāds viedoklis šī sakarā. Plištim. Tur dzīvoja šie filistieši, un tie ir instruments visu augstā rokās, lai neielaistu ebrejus Izraēlas zemē. Kāpēc, lai neielaistu? Lai neielaistu nesagatavotus. Tad, kad būsi gatavs, viņi kļūs par palīgiem. Mums ir jābūt gataviem iekšēji, nevis sagatavotiem cīņai pret viņiem. Šito visu klāšoties var par labu advokātu kļūst. Tāds dziļums iekšē. Jā. Es to tā klausījos, man pilnīgi. Viņi atrodas radītāja ziņā, un viņš neatkāpsies no saviem nosacījumiem. Viss, kas mums apkārt notiek, kas liekas kā uzbrukums, faktiski ir tikai tādēļ, lai piespiestu mums mainīties. Tas ir, kā, Samuels jau to kādreiz grāmatā tur bija arī rakstījis to vienu citātu no, es neatceros, kas tas bija, bet jūs ienaidnieki ir jūsu glābēji. Tas ir. Un tad, kad tu sāc saprast to, tad, es varu kādu citu arī runājis esmu, kas teica. Es domāju, šeit es varu minēt, kas jau bija tajā, bija kādreiz kristietībā kalpoja, baznīcā, un bija, bet kas tad bija? Ienaidnieki, tie, kas turpat bija šajā pašā baznīcā, arī to mēs ieraudzīsim mazliet vēlāk. Tie paši, kas bija tajā pašā baznīcā, kļuva par viņa ienaidniekiem, jo sadzirdēja to, ka viņš nemāca. Pēc rakstiem, bet nemāca to, ko baznīca māca. Ja? Tad tie kļuva par viņa ienaidniekiem un izsūtīja viņu, vai es teiktu, pasūtīja. Un šeit, un tagad, paskatoties, viņi bija viņa glābēji. Vai nepalika vairs tajā Ēģiptē iekšā, tajā sistēmā. Tie ir tie pirmie, kas iziet tā. Es domāju, ļoti daudziem būs, kas gribēs pēc staigāt tā kunga ceļus, un kam tas kungs to ceļu atklās, tiem kļūs tie ienaidnieki, kur no sākuma liksies, kad ir ienaidnieki, bet tie būs tie glābēji. Tā es saprotu, tā bija arī tā, vismaz man arī tā bija, un kaut gan uz to brīdi jau tas tā likās, kā man nepatiesi apvaino, un vēl nezinu, ko tur piesien klāt, ne to, ko vajag. Tas tā. Bet tātad vēlreiz, viss, kas mums apkārt notiek, kas liekas kā uzbrukums, faktiski ir tikai tādēļ, lai piespiest mums mainīties. Tad, kad mans egoisms saprot, ka es neko nespēju, tad es atkāpjos, pakāpjos uz jaunas pakāpes. Līdzīgi var lasīt arī jaunā derībā. Es tieši par to tā padomāju. 1. Pētera, Kēfas 1:6-9. Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināt dažādos pārbaudījumos. Lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīta, izrādītos teicama, slavējama un godājama. Kad Ješua Mašjahs parādīsies, vai, teiksim, būtu varbūt labāk atklāsies. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzētam. Un priecāsties neizsakāmā un apskaidrotā priekā,
kad jūs sasniegsit savus ticības galamērķi, dvēseles pestīšanu. Bet šeit ir tāda, es arī paskatījos pie Dāvida Šterna, viņš pēdējos pantus tulko visam citādi. Un es to tad uz sevis tā padomāju. Ja šādi tulko kā Šterns tulko, bez komentāriem, ja? Tātad pēdējie pai. Viņu neredzot, jūs viņu mīlat. Tagad viņu neredzot, bet uzticoties viņam, jūs vienmēr esiet prieka pilni. Slāva, kur nevar aprakstīt. Un jūs iegūstat to, kas ir jūsu ticības galamērķis. Tā ir pestīšana. Un tā kā ko tu citu teikt? Es saku, es neesmu vienmēr prieku pilns. Tā. Un tas ir, es pārējos visu saprotu, bet es nevaru par sevi pateikt, ka es esmu vienmēr prieku pilns. Jā, to, ka es esmu tiek noskundināts, tam es visu piekrītu. Bet, jā, tātad arī šeit var saskatīt to, kas man vēl pietrūkst. Tātad, jā, to katrs ir. Tas tad uz priekšu, man ne? Un to pēc galamērķi un tā iegūstat, tas jau man patīk vēl labāk, ja? Šis tulkojums. Iegūstat. Tas nav, tur ir, latviešu valodā līdz sasniegs. Bet šeit ir tas iegūstat nozīmēs, esmu tajā procesā, ka es visu laiku iegūstu. Tur ir sasniegs, ir jau tas pats gandrīz, līdzīgi, ja? Bet Šterna tulkojumā ir tas, kad es iegūstu viņu procesā, nāk klāt. Protams, viens otru papildina tie tulkojumi. Jā. Un tagad ir atkal nākošais pants, sekoja 18. Un Dievs vadīja tautu pa tūkstneša ceļu uz Niedru jūru, un Izraēla dēli bruņoti izgāja no Ēģiptes zemes. Es mazliet viņu tik tur izmainīju, jā? Ja tā bija, labi, es tur tagad šobrīd neieskatīšos tajā. Jam Suf tulko arī pēdējā jūra. Suf pēdējais, vai, kaņečnei laikam tā bija arī krievvalodā. Un kā arī šos hamušim, tas ir to bruņoti, jā? 1 no 5. Un ja šādā veidā tulko, tad ir, un Dievs vadīja tautu pa tūkstneša ceļu uz pēdējo jūru, un 5. daļa Izraēla dēlu izgāja no Ēģiptes zemes. Kas tā pēdējā rūta, teiksim, tagad, šobrīd? Tā pati Niedra jūra. Citur viņš tulkojumās laikam bija sarkanā jūra. Ka tā bija. Jā. Vienkār arī tas, kas šeit, kas ir, un vēl pēc tam es ieraudzīju tieši šo pašu tekstu, nebija tikai tas, ko es klausījos no tā, jā, bet es tā rabīna, bet arī Gitīgs arī, Mihails Gitīgs, arī viņš tulkoja tā pēdējā jūra. Tas ir tomēr atkal kaut kas svarīgāks, ja tas ir pēdējā jūra. Man tas asociējas iziet cauri, kas simbolizē pagrendi, ja? Tas, kas tic un to pagrendēts. Tas, kas tic, es jau tam ticu, un tad es izēju cauri šo ūdeni. Caur jūru, kas simbolizē tātad mūsu pagrendi, jā. Jaunā derībā tas bija to pantu, es no graužas neatcerēšos vietu, jā, kur tas ir. Un vēl, jau arī vēl viens jauns Micraim
Micrājim ir saspiestība, ja, to mēs zinām. Un vēl var iztulkot viņu burtiski micrā, ļaunumu koncentrāts. Ja mēs mācāmies to ivritu, mēs zinām, mic ir sula un rā ir ļaunums. Un vēl burtiskāk tad ļaunums sula. Tāds man ļaunuma koncentrāts, tāds bija viens kas iztulkoja. Nu, tātad tālāk 19. pants. Mošē arī paņēma līdzi Josefa kaulus, jo tas Izraēla dēliem bija licis solīties ar zvērstu sacīdams. Dievs jūs lūkodams uzlūkos, tad paņemiet manus kaulus līdzi no šejienes. Tulkojumi atkal pazūd. Tas, kas tur ir pasacīts, kas faktiski sacīts, kas būtu tas īstais, kas jāuztver. Paņemiet līdz manu būtību, jo kauli eceni ir gan kauls, gan būtība. Tas tāpat, kā mēs jau, ko esam runājuši par Pesach jēru ēšanu. Kā viņš teicies tas vārdu kauli? Eceni. Eceni. Un šeit ir Vējikah, Mošē et Acmot. Mošē paņēma līdzi Josefa kaulus Acmot Josef. Ne, Acmot. Un, ja to iztulkot ar šādu veidu, tad viņš paņēma līdzi Josefa būtību. Tas ir daudz skaidrs no eceni. Jā, ecmot, jā, tas ir daudzskaitlīgi kauli, jā. Eceni, vienskaitlīgi. Kā var paņemt būtību līdzi? Kā tad jūs saprot? Jo viņš, tas ir, kā tu vari pateikt, tā, teiksim, tas pats, kas ir, kad Pesach jērē. Ēd visu kaulu lielus iekš, visu apēst. Apēst visu to, kas tur ir bijis. Tas, kas ir ienests tajā Eģiptē, ar viņu palīdzību, ar Josefa palīdzību, viņi nogāja uz Eģipti. Ja? Josefa būtība ir sapulcēt, savienot, pabailot. Tas ir tajā vārdā, ja mēs skatāmies uz etimoloģiju, ja? Vārda etimoloģija, Josef pats tas vārds jau ir tas, kas izsaka viņa būtību. Un tā viņa būtība ir šis, kas veidojās no vārdiem ivritā. Es tur precīzi tagad nebija Asaf un no kavus neatceros vairāk, jā. Bet latviešu valodā tas nozīmē sapulcēt, savienot, pavairot. Un ar viņu palīdzību arī nogāja uz Ēģipti. Un tagad šī pati viņa būtība, ar kuru, vai šie kauli, ar kuru nogāja uz Ēģipti, ar to arī jānāk ārā ir. Es saprotu, jā. Jā. Un tad ir, bet vai tā būtība jau bija šajos Izraēla dēlos? Cik bija tā būtība tur bijusi, redz, atkal tas ir. Un kā mēs arī to uz sevi varam attiecināt visu. Bet kā arī daudzi, kā gudri arī saka, jā, bet izejot viņi paņēma līdzi arī Ēģiptes sevī, arī Ēģiptes būtību. Un to ļoti labi redzēja Biljāms. Kad Biljāms to teica, jā. Tas man liekas, ka nebija arī mums, jā, latviešu valodā tas nav. Tas ir 4. Mūzes 22.11. Kad
šis Biljāms saka, jā, Balaks un tie visi tur teica, lūk, tauta, kas iznākus no Ēģiptes, bet Biljāms ar to kungu runājot, viņš saka, tauta iznāk no Ēģiptes. Kaut gan fiziski bija sen jau iznākusi. Viņš ļoti labi redzēja šo būtību, kādu viņiem ir iekšā. Tad viņiem ir tas, kāpēc viņi nogāja uz Ēģipti. Savienoties, lai brāļi savienoties, pavairoties, un pēc tam, lai izietu. Bet šī būtība ir jāpaliek. Un jau taču tomēr beigās arī teiks, jūs kļūsat Josefam to svētību, kad bija Efraimam. Meloha goju, tautu pilnību, kļūst par tautu pilnību. Tagad tas atkal tais svētībās viņš arī viss izpaužās. Tavu sēkla kļūst par tautu pilnību, meloha goju. Vai tautu piepildīt to, vai piepildīs tautas, jā. Mēs arī, ka mēs fiziski izejam no Ēģiptes, bet Ēģipte vēl paliek mūsos. Faraons arī. Viņš nāk mums līdzi. Ja mēs domājam uz garīgo, jā. Un šajām iziešanas procesām, kas ir vajadzīga faraona līdzdalība. Ir vajadzīgi, lai viņš izdzen. Vai faraonu var pierunāt? Nevarēja, šeit nevarēja. Kā viņš zina, praktiski viņš zina. Viņam muka, viņš zinās pakaļ. Pēc tam, bet no sākuma viņš izdzina. Viņš izsūtīja, kas saka pasūtīja. Un pēc tam, kad ir jau pasūtījis, jā, pēc tam pagaida, bet es viņiem pa kaklu nesadīju. Ja jādabana atpakaļ, kāpēc viņi taču tā teica, tas nebija pareizi. Un pēc tam viņš dzenās pakaļ, un teiz mazliet tagad pārliekšu pāri, un tieši par šo pakaļ dzīšanos, ja? 14. nodaļas 5 līdz 9. Un Ēģiptes ķēniņam tika paziņots, ka tauta aizbēgus, tad faraona un viņa kalpu sirds pārvērtās pret šo tautu, un tie sacīja, kāpēc mēs tā darījām, ka atlaidām Izrēlīšu no vergošanas mums. Un viņš aizjūta savus ratus un ņēma savus ļaudis līdzi. Viņš ņēma 600 izlasīt kara ratu un citus eģiptiešu ratus un virsniekus pār visiem. Un tas kungs nocietināja faraona, Ēģiptes ķēniņa sirdi, ka tas dzinās Izrēlam pakaļ, bet Izraēla bērni izgāja augstas rokas vadīt. Un 9. vēl. Un eģiptieši dzinās viņiem pakaļ. Visi faraona rati, zirgi, jātnieki un karaspēks. Un panāca, kad tie bija apmetušies pie jūras, pie Pihahirotas iepratim Bāl-Cefonai. Tātad, no kurienes faraonam radās zirgi? Nav jautājums, nerodās. Otrā Mūzes 9, 20, 21. Kurš faraona kalpu vidū bijās tā kunga vārda, tas saviem kalpiem un lopiem lika glābties pajumtē. Bet kas savu sirdi nepievērsa tā kunga vārdiem, tas pamet savus lopus, kalpus un lopus tīrumā. Un tie gāja bojā. Saprotiet, kas bijās to kungu, tie paglābēja savus lopus, savus zirgus. Tie palika veseli. 20. nodaļa vai tas 4. Mūzes 9. 2. Mūzes 9, 20, 21. Bet tad viņi neizgāja visiem zirgiem apkārt,
Filmās klāt, ka nē. Nē, šeit ir, es domāju, ka nē. Bet šeit ir tie, kas bijās, ja? Nu, te atkal, ko tas nozīmē, teiksim. Kāds komentētājs saka tā. Izrēlieši, kas nogāja uz Ēģiptu, uzņēma sevi Ēģiptu un tās ideoloģiju. Un strādāja ar lielu atdevi, lai būtu labi viņu faraonā. Tas ir egoisms. Viņu faraonam, ne tikai tam faraonam, kalpoja tam faraonam, bet kalpoja tam faraonam, lai būtu labi tam faraonam, kas ir manī. Jo kalpojot faraonam, es saņemu labumu no faraona. Manam faraonam, tas ir manam ego ir labi. Saprot, jā? Es saprotu. Jā. Atdeve par labu egoismam. Tas arī ir tas erevu rau viņos, vai jaunais iesākums. Vai precīzāk, es teiktu, precīzāk vispār par šo erevu rau, un vēl citreiz parunās kaut kā dziļāk jāpaskatās. Precīzāk tas ir sajaukums. Erevu ir no vārds, kā arī vakars, jā, kad viss sajaucās un rau ir jaunais. Viss tas sajaukums. Kas ir tā sajaucies ar labo, ka nespēja atšķirt labo no ļaunā. Un tie ir tie, kas bīstas Dievu, bet kalpo faraonam. Viņi gatavi darīt visu, ko dara Izraels, bet visu virzīt uz savu egoismu. Viņi to neredz, nejūt, un norādīt uz to nav jēgas, nesadzirdēs. Sadzirdēt viņi var tikai pie pēdējās izlabošanas. Jo šobrīd viņi uzskata sevi par taisnējiem, kas strādā radītājam, bet faktiski strādā savam egoismam. Un tas redzams pēc viņa rīcības. Tas ir viens, es vēl piedāvāju šādu variantu. Tas bija viens vairāk attiecināt uz sevi, kā mēs varam uz sevi skatīties. Tad vēl tāds variants. Tie, kas bijās to kungu, kalpoja faraonam, arī bija tie, kas vajāja tos, kas izgāja. Viņi bijās to kungu, kalpoja faraonam, bet tagad, kad jāiet prom, viņi neiet, bet vajā tos, kas iziet. Viņi apsagoja savus zirgus un vajāja tos, kas pameta Ēģipti. Pēc Caharijas grāmatas un atklāsmes grāmatas mēs zinām, ka zirgi simbolizē garus. Vai šodien ir tādi, kas bīstas to kungu, apsado savu zirgu un met svajāt no Bābeles izījošo? Droši vien. Ja ir, noteikti. Jā, no es... Kāpēc jau tik daudz draudzes jūku un nesaticības un... Jā, un es pat no tās atklāsmes grāmatas šis ir ļoti tieši par to. Gudri, ka tieši viņi ir tie īstie Dieva bērni. Nu jā, viņi ir īstie, tur tas ir tas, ka... Nu jā, un mēs arī esam īstie, jā. Nu, tagad tikai Kurš tad teiks, ka neīsti? Mums ir jāapsēdo savus zirgus un jāiet ar viņiem cīnīties. Nu, tas jau būs... Mēs paši arī vēl neesam tik pilnīgi, cik varbūt otrās nometnes, kā cilvēks ir daudz vēl pilnīgāk. Ne, pareizi. Tieši tā, kad ir... Šeit kas ir jādomā... Nevar jākal tā uztvert, mēs tie īstie... Nē, nu tas ir, tāpēc ir tieši jādomā par to savu zirgu, uz kura es sēžu, jā, es uz nevienu citu, vai tas zirgs, vai tas gars, uz kura es esmu uzsēdies, vai tas ir tas pareizais, vai tas ir tas, kas šī atklāsmes grāmatā, ja, ko mēs palasīsim par tiem zirgiem, vismaz 19, 11, 16, vai tas ir šiem zirgiem? Jā, 19, 11.
sākot. Un es redzēju debesis atvērtas, un raugi, balts zirgs, un kas sēd uz viņu. Tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnību. Viņa acis ir uguns liesmas, un galvā tam daudz ķēniņu kroju. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tēpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņu sauc Dieva vārds. Ašiem? Es domāju, ka nē, ka šeit ir davar. Vai? Slova. Nevis īņa, bet slova. Dieva vārds. Jā, tad mājās īvīt. Jā, nu to mēs varam vēlāk pastīties. Man ir tā jaunā ir līdz, un mēs šodien ja bija, tad mēs atraujās bišķi no temata, bet ja mēs mācīsimies ievarīt, mēs, kā pagājušreiz prasīja, Johanāna evaņģēliju sāksim no sākuma lasīt. Jā. Tātad tā, turpina Dieva vārds, ja? Dieva vārds, bet manuprāt, tas tomēr ir, kad ir šī tieši vārds, tas ir izrunātais vārds vai pierakstītais vārds, kas ir visa Bībeli, ja? Nu, tikai oriģinālais, ja? Debes karapulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tērpti tīrā baltā audeklā. Nu, šeit ir tie zirgi, uz kuriem mums ir jāsēž, jo tie seko viņam. Kam? Dieva vārdam. Redz, kā ir vienkārši pateikt, pārbaudīt sev, vai es sēžu uz pareizā zirga, vai manī ir pareizais gars, ja? Tātad es atveru jebkuru vietu Bībelē. Mēs saucam pa Bībeli, ja? Tanahā, pārbauda, izlasu, vai es to varu pieņemt. Vai manam zirgam tas ir ēdams? Jā, ne? Nu, un? Tā. Tā katru dienu, katru stundu. Jā, un tā visu laiku. Un tā visu laiku. Un tad jau tas zirgs ir mans zirgs ir tas pareizais, jā. Tas, kas seko tam, uz kur sāniem rakstīts ir Dieva vārds. Tagad vēl tāds īsi vēl no vietām, kurām jāiziet. Es jau gan pagājuši, gan biju to teicis arī, bet varbūt arī aizmirsi. Es domāju, vienalga tas der atgādināt. Vietu nosaukumu, tie arī izsaka to būtību, no kurienes jāiziet. Un mēģināsim arī saskatīt to no savā šajā dzīvē, savā dzīves ceļā, tos kā ceļzīmes, kā norādījumus, kas viņi varētu būt. Pirmais ir, nesu pierakstījis, rakstu vieta, no Ramzesas uz Sukotu. Tas bija 12. nodaļā. Bet, labi, lai tas paliek ir, mēs zinām, izgāja no Ramzesas uz Sukotu. Un Ramzes vārds sastāv no eģiptiešu vārdiem. Ra-meses. Tas, kurš dzemdēja Ra. Tas iznāk tā. Ra ir eģiptiešu saules dievs, bet Meses dzemdētais. Šo vārdu turpmāk pieņēma par savu arī daudz faraoni. Šādi skaidrojot, varam sacīt, ka faraons sevi sauc par Dieva Ra dēliem. Nu jā, tā bija. Tā. Tātad izrēlieši pārtrauc paklausīt Ra dēlam un aizgāja uz Sukotu. Sukotu
patvērumā. Patvērums, klints. Pasid nevis klints, ne, patvērumā. Sukā telts ir. Izgāja no Sukots uz Ētamu. Seņie eģiptiešu valodā tas nozīmē jūras krasts. Citi saka, ka tas nozīmē cietoksnis. Tas Ētam? Ētam, jā. Ētam. No citi eģiptiešu vārdi, ka cietoksnis, hetem. Tas varbūt tur šeit nav tik tāds svarīgs, jā. Varbūt tā brīžiem liekas, kad nocietinājums, cietoksnītais jūtos kā drošībā, bet kā tas ir. Un tagad jau tad lasim no 14. 1.2. pantu. Tas kungs liek griezties atpakaļ. Un tas kungs runāja uz Mošē, saka izrēliešiem, lai tie atgriežas un uzceļ nometni Pi-Hahirotas priekšā starp Migdolu un jūru, pretī Baal-Cefonai, tai iepretīm apmetieties pie jūras. Tev ir atgriežas, saka izrēliešiem. Jā. Man ir, lai tie apmet Migdolu. Tad tev ir citādāk. Es šeit oriģinālā neesmu skatījies. Galvenais, man liekas, ka tur bija tomēr, kad ir arī, kur ebreju tulkojumos, ka bija, ka ir atgriežas. Varbūt tas... Pierakstīs, tāpēc ne. Jā, to var arī noskaidrot. Un kāpēc tas ir? Tomēr paskaidrot. Tad faraons sacīs par Izraēlu bērniem, tie ir apmaldījušies, tajā zemē tuksnesis tos ir ieslēdzis. Un atkal es nocietināšu faraonu sirdi un viņš dzīsies viņiem pakaļ. Par to tad mēs to jau lasījām, kā tur bija, Bet tagad arī šīs vietas. Griezties atpakaļ. Pi-Hahirot. Ļoti interesants nosaukums. To var tulkot brīvības ieleja. Citi tā arī tulko. Bet burtiski ir brīvības lūpas. Brīvības mute. Pi, mute. Pi, mute un mute lūpas. Un hirot brīvība, bet tās hirota noteiktu artikulu. Ir viedoklis arī, ka tā bija ebreji gudrie, tie daudz uzreiz uz tam, pāriet uzreiz uz tam tieši šīm fiziskām vietām, ka tas ir viedoklis, ka tā bija šaura vieta starp klintīm un jūru vai starp divām klintīm. Vai arī klinšu muti, tā ar šī tulko. Bet man ir galvenais ir tieši, man interesē tieši tas garīgais, tas, kas tur ir ielikts iekšā, tā loma. Tad ir migdoļu torņi. Atkal torņi, tur var, kas tie pa torņiem, kā novērošanas torņi varētu būt, vai kaut kas tāds. Un tad ir Baal-Cefon. Tā ir vieta, kur pielūdz Kanānas elku dievu Bālu. Tas bijis milzīgs elku tēvs. Tulkojot burtiski, tas ir ziemeļu kungs. Tāds viens palika no visiem elkiem Ēģiptē, jo mēs iepriekš zinām, kad tur bija, kad tiesās visu eģiptiešu elkus, un vienu atstāja, lai eģiptieši smaldinātu. Tā komentētāji saka, ja? Un lai viņi domātu, ka viņu elks ir varens. Tas visus šos nosaukumus, ja es savienoju sevi, es saprotu tā, ka man ar savu muti ir jāpliecina, ka es izēju brīvībā. Un tas viss jāpasaka, nebaidoties no tā elka, kuram reiz kalpoju. Kā arī visi novērotāji priekšā, teiksim, kas no torņiem tagad skatīsies, ko es daru.
jāpaziņo garīgai pasaulē, ka es esmu izgājis no Rā Dieva dēla pakļautības. Un ej kalpot tam kungam, Ābraham, Īskaku un Jākobu Dievam, Izraēla Dievam. Un tālāk, tad, kad tā vieta ir, tad, ja to ir paši vietas nosaukumi, faktiski jāpasaka, kas viņiem būtu jādara. Es domāju, ka tā arī mums to pasaka, un mēs jau esam daudz tam izgājuši cauri un aizgājuši no šīs vietas prom. Un tas man faktiski gandrīz par šīs dienas stundu ir viss, vienīgi tāpat bija tālāk, ja paskatāmies, varu vēl par mannu, man te ir no iepriekšējiem gadiem kaut kad es par šo visu bija ceru, kad ir skaidrs, ja? Vēl jau varam to arī paskatīties. Par mannu. Es tieši varbūt to es nolasīšu. Tas ļoti, ļoti interesants vispār. Arī tas par šo mannu. Tad, kas ir manna? Ko ēda? Tātad, kas nāca no debesīm? Ja šo saka, es esmu maize, kas nākus no debesīm, ja? Mēs jau esam par to runājuši, ka tur ir, ja ivritā to lasa, tad var izlasīt divus šos vārdus, ja? Kad ir divas maizes, kas jāēd. Anohī, tā ir viņa arī būtība, kas jāēd viņa būtība, ja? Bet tagad tā, īsti par mannu. Salmana mācītāja grāmatā sacīts. Salmans mācītājs 11.7. Atvērsim. Salda ir acī gaisma, un brīnum jauki ir sauli redzēt. Jā, man pierakstīts, salda ir gaisma. Un gudrie uzsver tik šos vārdus, salda ir gaisma. Un gudrie saka, tas nozīmē, ka eņģeļi bauda debesu gaismas garšu. Bet manna ir augstāko pasauļu radītā gaisma, kur saskaņā ar radītāju gribu ieguva materiālu veidolu. Un tad iznāk, ka Izraēla dēli tuksnesī ēd to pašu barību, ko lietoja arī eņģeļi, kalpotāji. Šo domu jau var apstiprināt ar rakstiem. 78. psalms, 23, 25. Tad viņš pavēlēja padebešiem augšā un atvēra debesu durvis. Lika mannai līt uz viņiem, ko ēst, un deva viņiem debesu labību. Eņģeļu maizi ēda cilvēks, viņš tiem sūtīja barības pa pilnam. Tā kā eņģeļi nelieto
materiāla barība. Bet, Kurš bija 25 atvainā? jā, 78, 23 un 25. 25. ir šis tieši tas eņģeļu maize ēda cilvēks. Un tā kā eņģeļi nelieto materiālu barību, bet pārtiek no gaismas, kas nāk no radītāja klātbūtnes vai šķīnas, ja? Tātad pārtiek. Un Midrašs stāsta, ka šajā mannā varēja atrast jebkuru garšu, kādu vien vēlējās. To es kādreiz esmu arī jau teicis, bet varbūt tad atcerēsies. Varēsiet. Jo tur tad vēl tajās līdzībās stāst, kad nevarēja atrast tikai tādu garšu, pa kādiem tas bija, vai sīpors, vai kas tur bija laikam, kas būtu kaitīgs, teiksim, grūtniecei. Lai tas nekaitētu bērniem, tādu garšu tur nevarēja atrast, ja? Nu, tas tomēr vajag tā piebilst, ja? To, kad nevarēja atrast, teiksim, to, tāpēc viņi tur bija kurnēji, kas mums nekaitēja, ka mēs tur bijām, tur bija sīpo, loku un vēl kaut kas tālāk, kad mēs pa to ēšanu. To atcerēsimies tad tajās vietās. Midrašā lietots vārds tam, garša, kuram ir arī nozīme jēga, doma vai, smislu sapratni. To dvēseles, kur pārtika no mannas ar domas spēku savienojās ar augstākajām pasaulēm. Tas ir tādā veidā izprata visa pastāvošā būtība un jēga. Pateicoties tam, ieguva mieru, mūžīgo dzīvību un Dievu labvēlību. Kā sacīts Salma pamācības 8.35. Kas mani atrod, tas atrod dzīvību un iegūst labpatiku tā kunga acīs. To mēs zinām, ka to saka virsgudrība vai hohmā, viens no Mašjāha vārdiem, ja, tad varam teikt arī Mašjāhs to saka. Glābējs šo. Un šeit man rodas pārdomu šī Midraša sakarā. Viss bija, lai varētu iegūt labvēlību un dzīvību. Ja manna apslēpts tās potenciāls, tad kādēļ apsolītajā zemē iegāja tikai 2? No tiem, kas izgāja, ja? Vai tikai 2 atrada šajā mannā īsto vajadzīgo garšu, īsto sapratni un izprat visu šo pastāvošo jēgu un būtību? Kāda tam var būt iemesli? Dažus minēšu. Viens varētu būt tāds: laba un garšīga šī materializējusies manna, bet nemaina domāšanu. Un tam seko, ka nemainās arī rīcība. Ēdu tikai, ēšanas pēc. Arī šajā sakarā gudrie saka, jā, arī tā brīdim tam, kurš saka, ka nenodarbojas ne ar ko citu, kā tikai ar Toras mācīšanos, tam pat Toras nav. Var arī teikt, ja tev ir tikai Tora, un vairāk nekas, tad tev arī Toras nav. Ja tu nedari to, nepielieto savā dzīvē, tad tev arī tāpat Tora nav. Un te, kad mums bija te stundas ar Aleksi, tad es izteicu tādu domu, ka tie, kas pieņēmuši šo, pēc šīs stundas sakarā varētu teikt to rā dēlu vai neīsto Mašjāhu, to, kuram īstais aicina neticēt pēc Mateja 24:24, jo daudz nāks manā vārdā un sacīs, ka tas esmu es, jā, bet neticiet, jā. Bet ir pieņēmuši
to Mašjāhu, kas ir īstā Mašjāha vietā. Viņi arī sagaršo to, ko vēlas. Kādu būtīgu vēlas, tādu atrod. Tā nav? Aleks ļoti pārliecinoši toreiz pateica. Viņi tur atrod tādu garšu, kā tur vispār nav ielikt. Jā, tā mēs piekrīt. No, tieši tajā līdzībā, ja mēs kādreiz tur, ka mēs tālāk mācīsimies par to, kad tur viņi gribēja, ko pie tiem, tas bija tieši tie sīpoli, kur garši nevarēja atrast tajā mannā. Jā. Nu, pēc midrašiem, protams, te mēs to neizlasām. Tad atrod to, kas nav ielikt. Ja manī mājo Mesijs ir šo gars, tad atrod to jēgu un to domu, ko tur ielicis radītājs. Un tad es esmu viens ar viņu un viņu dēlu. Jā, nu tas ir, kas saka, šeit arī var gandrīz, ja teikt, tādu garšu atrast, kāda tur nav ielikta. Tad es domāju, šeit var iztaisīts, izveidot trīsviedrību, jā. Johanam 4, 14, 19 līdz 20. Vēl tikai maz brīdi, un pasauli manis vairs neredzēs, bet jūs man redzēsit, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsit, ka es esmu tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Nu, redz, visi viens, jā. Nav tāda garša, kādu tur nav ielikt. Un šo, es teiktu tā, šo ir, nu kā viņi var, kādā veidā ar to trīsvienības garšu dabot ārā no šīs mannas, kas tur nav ielikta, bet mannu ņem to pašu. Ēd taču to pašu vārdu. Jāzina vēsture, kad tu velku Dievu. Tas, es pat teiktu, kāpēc tur vajag vēsturi meklēt, jo kādā veidā, ja es neieraugu, nu kā var būt kaut vai tas pats viens, ir kalps un ir kungs. Kā var būt, teiksim, tāpēc jau arī tieši gudrie uzdod to jautājumu, vai tad to jūs neredz, tas skaidri nav redzams, kad ir kalps un ir kungs. Kā var būt kalps un kungs viens un tas pats? Ir... Iekos lieciniekiem līdzīgi argumenti, tad nosauc par... Un par iekos liecinieces tāds arguments. Teiksim, Jesais 43:10. Šis te, bet tur ir krievu valodā jāskatās. Šeit mums gan ir kļūda latviešu valodā. Ja jūs neesat izlabojuši to, vai tas izlabot arī. Mani liecinieki, tā būtu tā, es no galvas citēšu. Mani liecinieki saka tas kungs, jūs un mans kalps. Kur bija? 4:10. Mani liecinieki, jūs un mans kalps, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstat un man ticat. Jesais 4:10. Jā. Nu, šeit, protams, arī vēl citās
vietās, kur ir tās skaidrāk, es pat nepateikšu, šobrīd, kas tad bija. Nu jā, 53, jā, kaut vai Iesajas 53, tur bija tas šī komentāra no Abarbaneļa. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai? Nu, kam ir atklājies tā kunga elkonis? Šeit ir elkonis, jā, mums šeit Toras stundā šoreiz bija kā tā roka veida. Roka, atkal. Šeit ir elkonis, un par to elkoni mēs jau arī, tas jau ir arī jaunajā derībā, jā. Jāņa, Johanan, Jāņa 12.38. Tur ir tieši šis norādījums uz Mašjāku. 43. Un šeit ļoti skaidri. Kas tic mūsu, kam atklājas tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļu priekšā. Mēs taču redzam, ka tur ir tas kungs un ir viņa kalps. Un cik reizes tos nepievēdu arī šiem, kas tik briesmīgi aizstāv šo es un tēvs, mēs esam viens, šo trīsvienību, cik reizes var un neredz, ir tāda garša. Šis 1. Korintiešiem 15.28, ja? Kad šis nu, vajag bišķies no 26. es lasīšu. Vai 25. un to tad beigsim. Jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām. Tātad tas ir domāts par šo Mašjāku, divu dēlu, ja? Kā pēdējais ienaidnieks tika iznīcināt nāvi. Jo tas viņam, tātad Dievs, viņam ir visu nodevis zem viņa kājām. Bet, kad saka, viss viņam nodots, tad, protams, izņemot to, kas viņam visu nodevis. Bet, kad viņam viss būs nodots, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visu nodevis. Lai Dievs būtu viss iekš visa. Tīri tekstu las, tāds kāds viņš ir, un kādā veidā tur var saskatīt 3. Nu tā, kā ir, kā Samuels teica, ja neredz 2, tad ir 3. Tas laiks, kad viņam viss būs nodots. Kas tas par laiku domāts? Kad viņam viss tiks nodots. Es jau to bieži domāju. Atbildes un es ir sevi atrast. Nu, es domāju, tas ir laiks tad tieši tad, kad Mašjāks, tad, kad viņš atklāsies. Un galvenais ir šis, lai Dievs būtu visos, jā. Es teiktu tā, ka viņš jau dzīvo mūsos. Cik daudz mēs atļaujam viņam dzīvot. Vai ne? Tā. Ir tā? Tā viņam ciets mieks. Slāvtam kungam. Visu Visu. mēs varēsim pārunāt un viņš jau dokāpkārt beidzot arī. Ja Ārons svētības vārdu, kungs, liec to uz saviem mīļiem, liec uz visiem, kas tev bīstas un kas nāk pie tevis. Un arī uz tiem, kas nenāk. Uz visiem, kungs. Yevrechecha Adonai v'yishmerecha, Yer Adonai, Panai Elecha v'chunecha. Yisa Adonai, Panai Elecha, v'yishmerecha. Shalom, lai ir jūs namos, shalom, lai ir jūs mīļiem, shalom. Adonai vārdā. Amen.